Godātie kolēģi, Nacionālā apvienība vienmēr ir atbalstījusi drošības stiprināšanu. Šis budžets nav izņēmums, tā sadaļa, kas stiprina un tuvina mūsu 5% drošībai. Tādas centienas mēs vienmēr esam atbalstījuši un atbalstīsim neatkarīgi, vai esam koalīcijas vai opozīcijas kurpēs. Un tāpat Nacionālā apvienība nekad nepavilksies arī kritizējot darbu uz lozungiem, ka Latvija ir neizdevusies valsts vai ka latvieši neprot saimniekot savā valstī. Vienlaikus Nacionālā apvienība nevar atbalstīt budžetu, kurā mēs aizņemamies nepilns 2 miljārdus bez caurskatāmības, kam šie līdzekļi pilnībā tiek novirzīti. Un bez tā, ka netiek risināti divi galvenie apdraudējumi Latvijas valstī, proti austrumu robežu stiprināšana. Mums joprojām palīdzēs kaimiņu valsts sargāt mūsu robežu pret agresoru valsti, un joprojām nelegāli imigranti spēj iekļūt mūsu valstī. Un otrkārt, Latvija joprojām piedzīvo dzimstības antirekordu, un mūsu priekšlikumi to mainīt kardināli netika atbalstīti. Līdz ar to neredzam veidu, kā šo budžetu atbalstīt. Turpināsim konstruktīvi strādāt opozīcijā un vērst uzmanību uz jūsu darba trūkumiem. Paldies!